Kādam Taiga Kalvišķa pavērusi brīnišķo skaņu pasauli, kādam ierādījusi pirmos otras vilcienus, bet citus apbūrušas viņas gleznas, kas izstaro enerģiju un cilvēku mīlestību. Kalpodam vairākām mūzām, Taiga vienmēr ir ierauta notikumu epicentros. Gadu ritumā jubilēra atskārtusi, ka pats dārgākais īpašums ir laiks, bet joprojām nav apjautusi, kurai mūzei īsti pieder viņas sirds. Man ir tā kā ar tādu dzelzceļu, pa vienu sliedi. Kaut gan būtu jāiet kopā visam, ja, bet pa vienu sliedi iet tās mūzes, bet pa to galveno laikam tomēr ir palikusi tā pedagoģija. Šodien Taiga atzīmē savu nosacīto 100-gadi, ko kopā veido nocīvotie un nostrādātie gadi, bet viņas lolojums Aizkraukles mākslas skola savas pastāvēšanas vēsturē ierakstījis jau 20. lapusi. Viņa ir ļoti prasmīga, viņa vienmēr pastāsta kaut ko tādu, ko es arī pēc tam izdaru savos darbos, parādu. Viņa pamāca, paskaidro, un viņai ļoti skaisti darbi. Šos cilvēkus es 20 gadus neesmu redzējis. Tā ir kalna grupa. Daudzkrāsaini kā ūdenslāsts smirdzums vasaras saulē, dzirkstoši kā šampanietis, uguntiņi, kas vienmēr izstaro siltumu. Tā Taigu raksturo daudzie nosacītie 100-gades viesi, kas iepazīti gan kopējos plenēros, teātra izrādēs un pat kalnu pārgājienos. Kā jūs viņu šodien raksturot? Taisni tāda pati, kā bija toreiz. Kā saka, kā to varētu pateikt labāk? Tāda, atraktīva ļoti, tāda spilgta un uz priekšu raujoša. Tagad gan par kalnos kāpšanas laiku liecina vien gleznas, tomēr spilgtajai personībai netrūkst arī jauni ieceru. Vēl šovasar jāpabeidz darbs pie izstādes 12 eņģeļi, kas skatītājus priecēsies Polārā loka mākslinieku pilsētā Kemijērvē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.